Pastāstīji, kas ir tas, ko tu dari? Jā, daudz cilvēku varbūt mani atcerās no televīzijas laikiem, varbūt atpazīst manu balsi mazliet no radio laikiem. Jā, tā bija žurnālistika, tie bija raidījumi, raidījumu vadīšana, veidošana, sižetu veidošana. Tas viss man ļoti patika. Tad bija cits dzīves posms, ir mārketings, ir sabiedriskās attiecības, ir tādas lietas. Bet patiesībā lielu manas dzīves daļu aizņem un ir aizņēmuši arī tādi meklējumi, kā sakārtot savu dzīvi, kā sakārtot attiecības ar cilvēkiem, kā atbrīvoties no dažādām smagām emocijām, kas mums katram dzīvē ir un nāk līdzi. Un tad es sāku tādu savu iekšējo meklējumu ceļu caur dažādām metodēm, un pamazām, pieņemot dažādas lēmumus dzīvē, es nonācu līdz tam, ka es šīs metodas sāku izmantot arī darbā ar cilvēkiem. Un no tāda klienta kļuvu jau par pavadoni, teiksim tā. Metodas ir dažādas, tās ir bijušas laika līnijas, jeb regresijas, kur mēs atgriežamies pagātnē, tuvākā vai dažreiz arī tālākā, ja cilvēks ir gatavs. Tas ir theta healings, kas ļoti labi palīdzēja sastrukturizēt visu to, ko es jau pirms tam jūtu, zināju, bet tam vajadzēja piešķirt varbūt kaut kādu struktūru, kas dažkārt ir nepieciešama. Un tās ir vēl citas metodas, kuras es joprojām turpinu apgūt, kur cilvēks var strādāt individuāli ar sevi vai arī kopā ar pavadoni, ja tas ir vajadzīgs. Es varu palīdzēt cilvēkam atrisināt sasāpējušas lietas, ar kurām viņš pats netiek galā. Un es varu palīdzēt ieskatīties tajā dziļumā, kur pašam ir grūti aiziet vienatnē, atrast atbildes uz tiem jautājumiem, kas sāp, un atrast pirmsākumu, kāpēc ir grūti un kā atbrīvot to grūtumu un kā dzīvot vieglāk. Tās izklausās pēc ļoti dažādām jomām, kurās tu strādā, ko tu proti. Kā tu nonāci līdz dziedināšanai, līdz theta healingam un šīm te metodēm? Kas bija tas pagrieziena punkts tavā dzīvē? Kā mums visiem droši vien tās ir attiecības, kad mums pašiem neiet labi, kad mēs paši dzīvojam aizvainojumā, sāpīgā sajūtā, vainas apziņā, sajūtā, kāpēc mani nemīl pietiekami, vai kāpēc mani nenovērtē, vai kāpēc man labu vārdu vietā saka kaut kādas sāpīgas lietas. Un katram, es domāju, ir tāds posms dzīvē, ka ir mazliet pabūts tai upura lomā, vai ne? Un tad, kad tā upura loma ir piepildīta pilna, tas kauss jau ir piesmēlies pilns, pienāk brīdis, kad citādāk vairs nevar un jāsāk tas risināt. Un man ar tā ir bijis dažādiem cilvēkiem, dažādās attiecībās, kur ir gan raudāts, gan pārmests sev, gan pārmests otram. Un es sāku meklēt, kur manī pašā ir problēma, kur ir manī pašā pirmsākums tam, ka tās attiecības nav veidojušās tik labas vai tik vieglas, kā man gribētos. Un tad es sāku meklēt. Un tie ir jau daudzi gadi, un jo vairāk es atradu sevī šos cēloņus, jo vieglāk kļuva. Un tā pamazām arī izdarot tādas izšķirošas izvēles dzīvē, ar ko būt kopā, ar ko nē, iet tālāk, tās spējas arī attīstījās. Un es sāku redzēt, just, varbūt vairāk mazliet. Kur ir tā pirmā metode, ar kuru tu sāki palīdzēt sākumā pati sev, un vai tu viņu izmanto šobrīd arī darbā ar klientiem? Jā, es vēl tajā laikā nezināju, kā šo metodi nosaukt, jo patiesībā mēs to praktizējām ar dažām manām draudzenēm. Tā starp citu, it kā kratot sirdi viena otrai, mēs nonācām jau pie dziļākām tēmām, un tad man bija viena brīnišķīga draudzene, kura teica, bet paskaties dziļāk, aizver acis, paskaties, kas tur patiesībā ir. Un tā nevilšus sākās tas process, ko patiesībā varētu arī saukt par regresiju, jeb tādu ceļojumu pa laika līnijām. Jo, tas tomēr aizveda tālāk nekā par šo dzīvi, tas aizveda uz iepriekšējām dzīvēm, uz iepriekšējām pieredzēm, uz tiem dvēseles ierakstiem, kas nāk no senākiem laikiem, un kur bija daudzas situācijas, pirmsākuma situācijas. Un jā, es to izmantoju joprojām. Man gan nepatīk pieķerties konkrētam metodas nosaukumam, jo patiesībā tas viss ir par vienu, vai ne? Lai mēs atrodam tās atbildes, tos risinājumus.
Un es to izmantoju kā tādu kombināciju, katru cilvēku atšķirīgi sajūtot, kas viņam ir vajadzīgs tajā brīdī, kā ar viņu labāk iziet cauri tam procesam. Tas droši vien ir tāds mikslis no visa, ko es zinu un māku, un kas joprojām nāk pie manis. Vai tu vari pastāstīt nedaudz vairāk par to, kas ir Theta Healing? Tā ir sistēma, ko izveidoja Viana Staibla. Šai metodei ir autore. Faktiski tas ir meklējuma process, kad mēs pietiekami pat loģiski sarunājamies ar cilvēku. Cilvēks ir tādā teta smadzeņu viļņu stāvoklī. Tas ir miera stāvoklis, kurā mēs visi esam vismaz 2 reizes dienā kā minimums pirms iemikšanas un pēc pamošanās. Ja mums ir kaut cik normāls miega režīms. Un šajā stāvoklī cilvēkam atverās tie vārti, jeb durvis uz zemapziņu, uz to, ko ikdienas steigā mēs varbūt nepamanām, bet zemapziņā jau slēpjas visi tie ieraksti, tās programmiņas, kas vada mūs pa dzīvi un kas arī ietekmē to, kā mēs reaģējam uz lietām, uz situācijām, uz notikumiem, kāpēc mēs dažkārt par vienkāršām lietām sadusmojamies vai par kādiem patiesībā nevainīgi izteiktiem vārdiem apvainojamies vai jūtamies tā, ka nepelnīti, teiksim, kāds mums kaut ko sliktu pasaka. Ja visas šīs reakcijas nāk no zemapziņas. Un Theta Healings ir metode, ar kuru mēs zemapziņā meklējam atbildes, kad tas patiesībā ir sācies. Vai tad tas tiešām sākās ar to, ka dzīvesbiedrs pirms 5 minūtēm pateica kaut ko nepatīkamu vai izdarīja kaut ko nepatīkamu, vai tas sākās jaunībā, bērnībā, ar vecākiem, vai tas sākās vēl senāk un tālāk tavā pašas pieredzē, vai iespējams tavā dzimtā, vai tādā kopējā sabiedrības laukā ir arī, protams, dažādas vispār pieņemtas programmas, ar kurām mēs visi dzīvojam kā kolektīva apziņa. Un ko tas dod, ka tu ar klientu ej šajā procesā? Jūs atrodat, kur ir tas pirmssākums, kas notiek tālāk? Es uzskatu tā, ka tad, kad cilvēks ir atradis šo pirmssākumu, viņam jau ir notikusi tāda liela daļa no dziedināšanas. Jo ir cilvēki, kuriem pietiek, piemēram, sajust ķermeni, ieelpot, izelpot, ielaist sevī enerģiju, un viņš jūtas labāk. Bet ir šie cilvēki, kur dzīvo galvā. Es pati arī esmu tāds cilvēks. Es esmu daudz analizējis, domājusi, pinusies savās domās, savos monologos iekšējos. Un es domāju, ka tieši šādiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi loģiski saprast to notikumu secību, tā kā to ķēdīt, kas no kā, kāpēc izriet, kas ar ko ir saistīts. Un tad, kad tu šo ķēdīti saproti, tev viss sastājas tādā kā loģiskā kārtībā, un tā jau ir daļa no dziedināšanas. Un ja tu apzinies, ka, piemēram, tu esi dzīvojis ar programmu, ka, lai es justos mīlēta un būtu drošībā, man ir jāpakārtojas citiem cilvēkiem, un es nevaru justies brīvi, bet man ir jādara tā, kā citi grib. Ja tu saproti, ka tev ir šī programma, tā jau ir daļa no dziedināšanas. Un tad tu to vari apzināti mainīt. Mēs varam palūgt visumam, radītājam, savam iekšējiem radītājam, lai tā programma tiktu mainīta uz citu. Otra daļa no dziedināšanas ir šis lūgums, lai tas tiek mainīts. Un pēc tam jau, protams, praktiskā darbība dzīvē, kad es arī apzināti sāku darīt lietas citādāk. Un man ir vieglāk darīt lietas citādāk, jo es esmu sapratusi, kā bija pirms tam. Vai tā ir taisnība, ka pēc Theta Healing un vispār šiem seansiem, kur cilvēka smadzenes pāriet teta viļņos, reizēm nevar atcerēties visu to seansu tā detaļās, teiksim tā? Jā, tā ir. Tā ir gan manas pašas pieredze, kad paiet kāds laiks, teiksim, dažas dienas vai nedēļas, un es mēģinu atcerēties, kas tad tur bija, ko es pati redzēju, ko es pati izraku, un ir grūti atcerēties, jo mēs taču lūdzam savam iekšējiem radītājam, lai tie ieraksti tiek dzēsti, lai šīs programmas vairāk manā dzīvē nestrādā, es tās gribu mainīt uz citām, un faktiski ir pat grūti atcerēties, kas tad tur īsti bija, ja vien nav veikti pieraksti. Protams, ļoti ilgi domājot un mēģinot atcerēties, var atcerēties, bet es uzskatu, ka tas nav nepieciešams. Vajag iet uz priekšu, un tad jau var nomainīt to iekšējo stāvokli, arī radīt to savu jauno realitāti. Jo realitāte ir tāda,
kāda ir iekšpuse, vai ne tā no iekšpuses realitāte veidojas uz ārā. Tāpēc, iespējams, tu pat vairs nevari atcerēties, kā bija pirms tam, tajā iepriekšējā pakāpienā, tu esi uzkāpis uz nākamā. Padalies, ja ir iespējams, par savu interesantāko sesiju. Varbūt ir bijis kaut kas tiešām aizraujošs, ko tu ieraudzīji, vai kaut kāds notikums, kurš tev ļoti par klientu dzīvi iespiedies atmiņā. Jā, tie klienti, kas nāk pie manis, bieži vien nonāk pie manis tāpēc, ka viņi grib iemācīties runāt, tostarp kameras priekšā, tostarp publikā, tostarp justies brīvi, atslābināti, atbrīvoti un droši paust savu viedokli. Un sākumā iespējams tā doma ir, ka mēs patrenēsimies publiski runāt un tā klasiski pieiesim šim procesam, bet bieži vien mēs tomēr aizejam jau uz šīm tādām smalkākām metodēm. Un tad tie stāsti ir dažādi. Pārsvarā tie nav pārāk priecīgi, ja jau reiz cilvēkam ir grūtības tā brīvi justies un paust savu viedokli. Tur ir dažādas situācijas bijušas, piemēram, ka sieviete ļoti mazā vecumā, ko viņa pat faktiski tā kā nevarētu atcerēties, ir redzējusi savus vecākus nepatīkamās situācijās, kur tēvs nav ļāvis mammai izteikties, kur mamma kā reiz, lai justos drošībā un mīlētu un vispār iekļautos ģimenē, nedrīkstēja paust savu viedokli. Un šī mana kliente no mazām bērnu dienām to ir redzējusi un kā programmu paņēmusi uz sevi, ka sievietei nevajag runāt un nevajag teikt, ko viņa domā. Bet tas ir tikai tāds pirmais slānis, un tad citās sesijās mēs esam gājuši tālāk, un tur jau mēs esam redzējuši, ka šī mācību stunda beidzot būt brīvai, sākt runāt un paust savu viedokli un dot pasaulē to, ko viņi var iedot, arī caur komunikāciju, ka tas ir jau vairāku dzīvju jautājums. Un vairākas dzīves viņa šo tēmu ir risinājusi, kāpjot uz dažādiem grābekļiem, un šobrīd beidzot ir iespēja to apzināties, saprast un mainīt. Tā ir viena tēma, kas bieži vien parādās, jo daudz cilvēki grib sākt dzīvot brīvāk, tostarp arī runāt brīvāk, justies brīvāk, piesaistīt sev īstos cilvēkus, bet tas notiek tikai tad, ja tā iekšpuse ir sakārtot. Un tur pārsvarā ir tas, ka man ir jāpakļaujas un jāpielāgojas. Tā ir viena ļoti populāra programma, ar ko daudz mēs esam atnākuši tieši šajā dzīvē tikt galā un transformēt to. Cilvēkiem patīk pieredzes stāsti, kaut kādi iedvesmojoši stāsti, kur tu redzēji gan to sākumu, gan rezultātu. Vai tu vari lūdzu padalīties ar kādu šādu pieredzes stāstu, kur tu klientu izvedi cauri viņa procesam un pēc tam arī saskatīji to, kā tas viss tiešām brīnišķīgi strādā? Jā, detaļās es droši vien neatstāstīšu visas nianses, bet ir bijušas tādas sesijas, piemēram, ar vienu sievieti. Mums pietika tikai vienu reizi satikties, mēs pastrādājām ilgāk gan. Tas bija tāds seanss, manuprāt, uz 2 vai 2,5 stundām, kur mēs ļoti daudzas tēmas paralēlas izrakām, jo arī viņi nevarēja varbūt pat pavisam konkrēti noformulēt to savu vaicājumu. Viņi vienkārši atnāca ar sajūtu, ka viņas dzīvē īsti nav viss kārtībā. Un tad bija daudz slāņu, kuros mēs strādājām. Un tas mans gandarījums bija tad, kad viņi pēc sesijas man rakstīja, ka viņi ir aizbraucot mājās, pat redzējusi, cik ļoti viņas bērns ir mainījies. Ja? Pat nevis tikai viņa pati, bet kā ir mainījusies bērna attieksme. Un, ja iepriekš bērns gribēja, lai mamma viņam visur palīdz un visu izdara viņa vietā, un viņš bija varbūt tāds mazliet pasīvāks, tad atbraucot mājās, viņa saka, es biju pārsteigta, ka mans dēls teica, mammu, ļauj man pašam, es izdarīšu pats, es gribu iemācīties un tā tālāk. Tā kā tie ir, manuprāt, tādi vieni no visiedvesmojošākajiem stāstiem, kuru tik drīz var just, ka pat apkārtējā vide ir mainījusies, cilvēki ir jau pamainījušies un tā vibrācija attiecība tā starpā ir mainījusies. Kā tas strādā, kad tu aizej uz seansu, kaut ko izdari, un pēc tam pēkšņi apkārt viss ir savādāk? Kas notiek? Notiek tas, ka ir mainījusies tevis paša frekvence. Jo, ja mēs ikdienā jūtamies dusmīgi, aizvainoti, greizsirdīgi, skaudīgi, nepietiekami, tādi, ka mums nav vērtības, tādi, ka mūs
nav jāmīl, ka mūs nemīl, un ir dažādas visas šīs zemās frekvences, arī dusmas un tā tālāk, ja? Tad to mēs arī izstrojam uz āru. Un ja mēs to izstrojam uz āru, tad to mēs arī saņemam pretī savā realitātē, ja? Tas ir arī pēc būtības, varētu teikt, karmas likums, ja? Kādas sēklas tu iesēji sev visapkārt, ar kādu sēklu tu pats staigā apkārt, tas arī izdīgs tavā realitātē. Un kas notiek seanses laikā, mēs pamainām tātad daļu no tā, ar ko cilvēks staigā apkārt, kaut kādu apjomu mēs varam transformēt, un viņš aiziet vieglāks, vai viņa aiziet vieglāka, un līdz ar to tas, kas notiek, varbūt tai pašā dienā pat tiešām, varbūt dažu dienu laikā, varbūt dažu nedēļu laikā, ja tiešām pārkāpj šajā jaunajā sajūtā, jaunajā realitātē, tad arī apkārtējā vide sāk atstarot to, kas ir tevī. Tad, ja tevī ir vairāk pateicības, vairāk prieka, vairāk viegluma, mazāk aizvainojuma, mazāk dusmu, tad arī apkārtējā pasaule tev dos vairāk pozitīvu. Vai tavs klients varētu būt cilvēks, kurš vēlas attīstīt savus sociālos tīklus, bet jūt, ka kaut kas traucē, nevar iefilmēt, atliek 10 reizes? Ja? Vai tu vari apvienot šīs savas zināšanas un palīdzēt šādam cilvēkam? Jā. Tā mēs arī bieži vien darām, ka mēs sākam ar to, ka dziļāk mazliet paskatāmies, kāpēc nevar, kāpēc ir iekšējais kritiķis tik liels, kāpēc pašsabotieris ir priekšplānā, pastrādājam ar to, un pēc tam jau ir vieglāk vispār pieņemt to iespēju, ka es drīkstu runāt, un ka tas, ko es varētu teikt, ir vērtīgi, un ka man būs dzirdīgas ausis, un ka tie, kam vajadzēs, mani sadzirdēs. Un tas nākamais process fiziski apsēsties, ieslēgt gaismu, ieslēgt varbūt kameru vai telefonu un piespiest to ieraksta pogu, tas jau ir sekundārs. To mēs visi varam izdarīt, bet ir jātiek galā ar sajūtām vispirms. Un pēc tam, mēs strādājam arī praktiski.